Vai tu esi kādreiz sēdējis liftā? Es esmu, jo šobrīd sēžu liftā. Eiroparlamentā. Šeit mēs šobrīd atrodamies, kur mēs tieši redzam. Mēs jau pārzinām šo ēku, nopietni, mēs tiešām pārzinām šo ēku. Mēs atrodamies no otras puses, ejot šajā galā, trešajā stāvā. Re, kur mēs, ne? Vai Latvija? Tā es mēs. Mēs ejam šobrīd uz Uber Kruto studiju, kas ir pašā apakšā zem Eiroparlamenta ēkas. Mēs ejam uz montāžu tālu. Pastāstiet par mūsu viesi. Viesi? Mēs esam viesi pie viņa drīz. Šis ir mūsu Kristaps LNT žurnālists. Viņam šodien bija pirmie 4 raidījumi. Apsveic, Kristap, tev ar to. Kāds emocijas ir pēc pirmā raidījuma? Faktiski vēl dotajā brīdī ir neticamas un tas nav saprotams, kā tas vispār aizgāja un kā izdevās. Jo parasti uz šādiem pasākumiem strādā vesela komanda, milzīgs cilvēku skaits. Tiešām biju viens pats. Un pirmos 2 raidījumus viņam bija vislabākā auditorija, kāda vien var būt, tie bijām mēs. Paldies jums par to. Mēs esam vienīgi Eiropas parlamentā. Mums vismaz mana viensībā. Nāciet tuvāk, lai visi žurnālisti. Es domāju, visi